Tā. Mani sauc Gunta. Man šobrīd ir 32 gadi, un es esmu 2 bērnu māmiņa. Man ir dēls Martins, kuram ir 10 gadi, un mazā māsa Amanda, viņai būs tūlīt 10 mēneši. Martins ikdienā dodas uz skolu, mācās 3. klasē. Tepat Talsos, jā, Tals Kristīgajā vidusskolā. Un mēs ar māsu, mēs vēl pa mājām. Jā. Mēģinies ar 2 bērniem. Diezgan, jā. Darba netrūkst. Līdz 3 gadu vecumam Martins dzīvoja parastu veselu bērna dzīvi. Gājām Talsos bērnu dārzā Saulīte, un mums bija ļoti jaukas, sirsnīgas un atvērtas audzinātājas tajā gadā. Un viņas pievērsa manu uzmanību tam, kad Martins ir atšķirīgs. Atšķirās no citiem bērniem tieši fiziskajā ziņā, gaita, stāja, kustības. Un viņas ieteica vērsties pie bērnu doktora, jo viņu prāt Martinam varētu būt kaut kādas veselības problēmas. Un es paklausīju audzinātājas ieteikumam un devāmies pie bērnu ārsta tepat Talsos iesākumā. Viņa mums nozīmēja izmeklējumus tālāk uz Rīgu, jo viņa apstiprināja to, ka jā, ka ir kaut kādas problēmas un nepieciešams doties uz bērnu slimnīcu. Un tad, jā, pēc kāda laika mēs nonācām bērnu slimnīcā 1 nedēļu, kuras laikā tad arī veica visādas analīzes, papildus tālāk izmeklējumus. Un mūs nosūtīja nākošais uz ģenētiskajām analīzēm, jo viņam bija aizdomas jau, kas tieši varētu būt Martinam, bet vajadzēja medicīniskais apstiprinājums. Un līdz ar to mēs tālāk nonācām uz ģenētikas māju, kur nodevām analīzes. Šīs analīzes taisīja ārzemēs, tās netika taisītas tur Latvijā, un gaidījām veselu gadu uz analīzēm. Veselu gadu tu nezināji, kas Martinam īsti kaiš? Jā. Un kā tu jūties par to gadu? Tu spēji darīt ikdienišas parastas lietas, nedomājot par analīzēm? Tajā brīdī īsti nedomāju līdz pie tā, kas varētu būt un kas varētu sagaidīt, jo ārsts konkrēti neko neteica. Teiksim, mūsu tā ikdiena turpinājās tāpat kā līdz šim. Jā. Lielumam, labi? Jā. Sākšu ar tekstiem. Pajūtam uz priekšu. Sēdieties, lūdzu. Mani sauc Birta Štrausa. Esmu 3. klases audzinātāja un esmu skolotāja Martinam kopš 1. klases. Martins sāka ar mums mācīties 1. klasē, un kad viņš vēl staigāja. Un mūsu ikdiena skolā ir pavisam vienkārši. Tur nav nekas īpašāks, nekas citādāks. Martins ierodas skolā tāpat kā visi, pēc 8 stundās visās piedalās, kā nu kurās, citās viņam ir izaicinošāk, bet tāpēc viņam ir īpaši asistenti, kas viņam palīdz ar ikdienas darbiņiem. Mani sauc Rūta. Martinam esmu asistenti jau no decembra mēneša. Mēs esam jau ļoti labi draugi, mēs jau starpbrīžos ejam spēles, spēlējam cirku, spēlējam kafiju, padzeram. Sportā mēs arī ejam zālē pavingrot ar bumbiņu, tad mēs gājām ārā, ar kamaniņām braucām. Martina, man šī pieredze ir pirmā, pirms tam nebija neko tādu darījusi. Bet tas viss aizgāja ļoti ātri, plūstoši, un Martins ir mans 3.
mīļu viņš. Nu jā, tad Martinam pienāca 4. dzimšanas diena, un arī uz to laiku saņēmām zvanu no bērnu slimnīcas, ka ir atnākušas analīzes un vajadzētu satikties uz konsultāciju. Jā. Un tad 4. dzimšanas diena, tas bija tas laiks, kad paziņoja to galīgo diagnozi, kad atnāca apstiprinājums tam, ko ārsts bija domājis. Jā. Un viņam tika atklāta Dušēna muskuļu distrofija. Kā izpaužās šī diagnoze? Kas ir ar Martinu? Kas viņam pasliktinājās viņa veselības stāvoklī? Martinam fiziski grūti bija, viņam neattīstās muskuļi, neaug muskuļi, ir viela muskuļos, kas izdalās, lai tie muskuļi strādātu, būtu spēcīgi, augtu un attīstītos. Un tas ir tas, kas nodrošina šīs te kustības bērniem. Un viņam šī viela neizdalās, un līdz ar to viņam nav tas muskuļu spēks. Jā. Martins nekad nav varējis paleikties, skriet. Viņam ir bijušas vienmēr grūtības kaut kur uzkāpt, nokāpt, pēcāk arī staigāt. Un šobrīd Martins atrodas ratiņkrēslā, viņam ir zudusi spēja staigāt, jo šī slimība progresē. Jā. Cik šobrīd Martinam ir pilni gadi? Šobrīd Martinam ir 10 gadi. Un no 4 gadu vecuma jūs esat ar šo diagnozi jau saskārušies un apjautuši, kas ir kas. Jā. Kā ikdiena jums paiet? Ikdienā lielākā daļa laika mums paiet mājās. Mēs esam savā nodabā. Ar savām spēlēm, ar savām lietām. Visa Martina dzīve būtībā notiek mājās, jo tā kā man ir grūti ar viņu doties ārpus mājas, dēļ tā, ka viņš vairs nestaigā. Daudzas vietas mums ir ļoti grūti apmeklēt arī, jo šīs vietas nav pielāgotas cilvēkiem ratiņkrēslos. Un tad līdz ar to vieglāk ir būt mājās, jo šeit ir mūsu vieta, šeit ir mūsu vide, šeit ir viss tieši tā, kā mums vajag, kā mums vieglāk ir dzīvot un būt. Nu jā, un tā kā mums vēl tagad ir mazā māsa, kura arī ir pati nestaigā un ir uz rokām jānēsājam, tad... Jūs brīnumiņā arī nākat nodarbībā Martins saņem pakalpojumus. Jā. Ko šobrīd Martins caur projektu? Jā, viņam šobrīd projektā ir fizioterapijas. Vēl mums arī būs hidroterapijas, kanisterapijas, siltās smiltis. Jā. Martinam nodarbības patīk brīnumiņā. Jā, tur ir interesanti. Viņam ļoti patīk fizioterapijas pie Annijas. Mēs jau ejam vairākus gadus, jā. Man visu kaut ko vēl pie citu dara, bet viņš ir ļoti tāds koncentrējies. Ne, Martin? Es mānīju strādu fizioterapeiti. Strādāju ar Martinu jau no pirmsskolas vecuma. Jā, Martins tagad iet 3. klasē. Martins precīzi saka, man neatceros, kurā brīdī nāk, bet kaut kad pirmsskolā. Tad ir 5 gadi jau mums kopā. Pārsvarā ar Martinu brīnumiņā esmu strādājusi es, bet ir arī Martins apmeklējis pie kāda cita speciālista nodarbības. Martins pie manis saņem 2 pakalpojumus. Tā ir fizioterapija un hidroterapija. Šie pakalpojumi ir vērsti uz Martinam uz vispārējā stāvokļa uzturēšanu, jo Martina slimība ir deģeneratīva un progresējuša.
Un tas nozīmē to, ka mums šis viņa funkcionālais stāvoklis ir jāuztur ar visiem spēkiem, ar ko mēs varam, bet arī nepārspīlējot, jā, līdz ar to nodarbībās bieži vien no malas varētu izskatīties, ka mēs vairāk vai mazāk tikai spēlējamies vai imitējam tādas vienkāršas aktivitātes, spēlēšanās, ko citi bērni dara, pavisam vienkārši brīvi. Jā, tad mums pat tādas aktivitātes kā mūsu pacelšana virs galvas vai krāpīt ar koku bumbai, kas ir no Martina puses liels fizisks smags darbs. Jā, tas nav vienkārši un mums ir ļoti jāuzmanās nodarbību laikā ar Martina fizisku nepārslogošanu, jo, ja mēs izmantojam metodas, kuras Martina fiziski pārslogo, mēs varam veicināt slimības attīstību, jā, progresēšanu, kas ir tāda staigāšana pa plānu ledu visu laiku, jā, lai saprastu pat tik elementāras lietas, kā varbūt pārkarsēts hidroterapijas vannā ūdens, jā, var veicināt muskuļiem lielāku nogurumu, nevis tieši atslābumu. Jā, tā pieiešana terapijai ir tāda ļoti smalka filigrāna visu laiku meklējot, kas ir tas, ko mēs darām. Jā, tā ir arī visu deformāciju uzturēšana, jā, un deformācijas mēs neuzturam tikai ar fizioterapiju. Tur ļoti svarīgi ir visi tehniskie palīglīdzekļi, visas ortozes un ikdienas ergonomika, jā, kas to palīdz uzturēt. Tie ir arī ikdienas gaitās skolā, jā, kā Martins tiek pozicionēts, tiek aktivitātes mainītas, cik bieži, jā, tad par to visu mēs izglītojam arī asistents, jā, Martinam šobrīd ir jauna asistenta, kur arī ļoti forši atnāca uz nodarbību pie manis pamācīties, jā, kā labāk ar Martinu sadarboties sporta stundās, jā, tāpat sporta skolotājs uzraksta ziņu, paprasa, varbūt es varu kaut ko sagatavot, pastāstīt, ko labāk ieteikt, jā, un tad jā, mums tāda forša asistenta bija atnāca pamācīties, paskatīties. Martina, kā sauc tavu labāko draugu skolā? Krišjāns. Jūs blēņas arī darat skolā? Nē. Labi mācāties, vai? Jā. Izstāst, ko jūs ar Krišjānu stundām darīt? Bungas spēle. Ko tu vēl skolā dari? Spēlējos stundas. Un māsa iet tikai. Kur māsa arī spēlējies? Jā. Tas ir tāds mūsu gaišumiņš šobrīd, mūsu prieks, jā, dzīvē. Mazā māsa, jā. Smuki dziedi. Par to palīdzības lūgšanu mēs jau runājām aizkadrā, ir grūti lūgt palīdzību, ne? Cik viegli ir dot. Un tā tava sirds sāpe, un cik es saklausīju tevī arī par to, kad atelpas brīdis, tu gribētu atpūsties, un te jau neiet runa par aizbraukt uz nedēļu, vai cik ir kaut vai viena diena, pāris stundas. Tā ir? Jā. Gribētu vienkārši apvilkt telpu, jā, un tas ir tik būtiski, jo tā ikdiena jau nav tikai fiziski grūti, bet emocionāli, ļoti emocionāli, jo mēs parastās mammas nogurstam, bet ja bērniņš ir ar īpašām vajadzībām, man liekas, tur ir dubulti spēkam jābūt, dubultai emocionālai stabilitātei, un tā ikdiena ir diezgan grūta. Jā, māsa skaisti runā. Ne, Martin? Ko? Kas ir tas, kad ikdienā, tava ikdiena paiet, jā, Martinam ir skola, terapija, mājas, bet tavi kaut kādi vaļasprieki. Atliek laiku? Šobrīd nē. bet jā, mana ikdiena paiet būtībā ar bērniem. Tā arī ir no rīta, es viņus ceļu augšā. Martins tiek sagatavots skolai, jo es esmu Martina rokas, Martina kājas. Man ir tā kā viss viņu vietā jādara, viņš ir pilnībā aprūpējams. Un jā, tad viņš dodās uz skolu, tālāk ir māsai ēst, dzert rotaļas.
Pēc tam ir kāds miedziņš pa vidam. Tajā brīdī es varu, teiksim, paskatīties filmu vai pasēdēt internetā, telefonā, kādas ziņas vai atbildēt vai tā. Un pēc tam jau māsa atkal ir augšā. Turpinās rotaļas, jā, mājas darbi. Pēc tam es dodos pakaļ Martinam uz skolu. Un tad jau ir vakars, jā. Kārtīgs, kā teiktu, darbs uz pilnu slodzi, bet bez atalgojuma. Jā. Un, kad diena beidzas, mamma paliek blakus, klusi. Viņas rokas ir nogurušas, sirds reizēm salauzta, bet mīlestība tā nekad nav nogurusi. Cilvēki ar invaliditāti nav vājāki, viņi ir dziļāki. Viņi māca mums pacietību, līdzcietību un to, kas patiesībā ir svarīgs. Viņi ienāk ģimenēs kā pārbaudījums un paliek kā lielākā svētība. Katrs bērns ir pelnījis cieņu, katrs skatiens pieņemšanu, katra dzīve vērtību. Viņš ir mīlestība, kas klusībā maina pasauli.